No visiem citiem gadiem patiesībā un arī no pēdējā gada viņš ir atšķirīgs ar to, ka ir rekordskaits ar dalību valstīm. Šogad tās ir 13 valstis. 2 valstis piedalīsies pirmo reizi, tā ir Slovēnija un Čehija. Un liels prieks, ka ierindā atgriežas arī Ukraina, kas izlaida konkursu laikam 3 gadus. Jauno mehāniku konkursā Shell uzdevumu tiesā jau 5. gadu. Un redzot konkursa izaugsmu šajos 5 gados, es varu teikt, ka patiešām izaugsme ir ļoti liela, uzdevumi ir kļuvuši arvien sarežģītāki, ļoti labi atbilst mūsdienu prasībām. Pirmkārt, ir jābūt ļoti labai zināšanu bāzei, un tas darbs, kas ir izdarīts mācoties, viņš šeit parādās. Un, ja mēs runājam par rakstura īpašībām, ir tādai pacietībai, mieram, teiksim, nedrīkst steigties, jo katrā uzdevumā ir kaut kāda āķi, uz kuriem var iekrist. Uzvarētājiem es novēlu izturību un veiksmi finālā Horvātijā. Pirmais uzdevums bija uztraucies, to arī varēja redzēt uzdevumā, protams, bet otrajā uzdevumā pārgāja tas uztraukums, un tad jau veicās daudz labāk. Ir lietas, ko es katrā uzdevumā zinu vai nezinu, bet tas arī tiek paskaidrots arī pēc uzdevuma, kādas lietas tika izdarīts pareizi, nepareizi, un no tā arī gūst jaunas zināšanas. Viss ir saprotams, viegli komunicēt ir ar uzdevumu sniedzējiem diezgan viegli. Uzvarot šādā, teiksim, konkursā, es domāju, ja kurā servisā tas ir kā rādītājs jau, kad cilvēks saprot, ko dara. Manuprāt, ir jāinteresējas par automobīļiem, vairāk jāinteresējas nekā to pasniedz skolā. Jāvēlta tam papildus savs laiks, nepietiek tikai ar tām zināšanām, ko dot skolā. Zināšanas līmenim jābūt augstam. Ja tu neko nezini par automobīļiem, tad vinēt principā nav iespējams. Manuprāt, visvairāk pieklībo tēmas par elektroautomobīļiem, par elektrību, kā tādu, par elektroiekārtām, jo mehaniski, teiksim, par mehaniskām lietām studenti saprot vairāk, skrūvēt māk visi, bet mūsdienās tomēr tam studentam jāzina un jāprot vairāk, nekā viņam pasniedz skolā. Tad šogad es redzēju, ka Bosch izsniedz dažiem studentiem savu atzinības rakstu, kas viņiem varētu palīdzēt arī darba meklējumos nākotnē. Tehnoloģijas katru gadu mainās. Un, ja motors ir, bet tajā motorā ir daudz kas mainīts, un tieši tāpat arī daudz kas cits mainās. Tik līdz finālam ir grūtākais, jo viņi krīt ļoti daudz teorijā. Viņi nemāka, viņi neizlasa līdz galam un nepadomā. Ātri ieķeksē un iet tālāk. Es domāju, kad viņš ir attīstījies, kad viņš ir kļuvis tehniski sarežģītāks, kad ir vairāk interesanti uzdevumi nekā bija kādreiz, mazāk teorētiski uzdevumi, es arī teiktu. Tā, kad, es domāju, ka tikai uz labo pusi. Es teiktu, ka skolēnu prasmes attīstās lēnāk nekā konkurss, ja tā paskatās. Es novēlu šim konkursam Latvijā drīzumā uzņemt arī starptautisko finālu. To gan es novēlu. Es atceros to konkursu gandrīz no bērnības. Un es teiktu, šīs līmenis ir tik augsts. Es nezinu, ko var izdarīt nākamgad vai aiznākamgad, lai sasniegtu to līmeni. Bet līmenis ļoti augsts šobrīd. Gribās, lai, protams, Latvijas students vinētu arī finālu Horvātijā šogad. Un tas būs mums visiem lepnums. Ne tikai, lai Flow vinē, bet arī Latvijas students.
Ja godīgi, es neticēju. Ja godīgi, es biju gatavs 7. vietu paši pēc pagājušā gada rezultātus. Es neticēju tam. Pats galvenais ir tas, ka viņš sev ir pierādījis, ka viņš ir sev devis motivāciju visu, kad viņš ir spēcīgs un viņš būs ļoti, ļoti, ļoti pieprasīts automehāniķis, jo viņš jau šobrīd ir ļoti labā prakses vietā. Šī viņa uzvara noteikti viņš to atcerēsies uz visu mūžu, un varbūt atbraucot uz skolu pēc 30 gadiem uz salidojumu. Tāpatām viņš to atcerēsies šo pozitīvo pacelāto mirkli, kad viņš sev to ir pierādījis un arī mūsu Aizkraukles profesionālās vidusskolas vārdu nesis diezgan augstā līmenī.